Lai svētīga diena ir katram no jums, un tā ir liela Dieva žēlstība, ka mēs atkal esam šeit, lai kavētos vai apstātos savā ikdienas gaitās un lasītu no svētajiem rakstiem, pārdomātu. Šodienas tēma ir lielo pārmaiņu priekšā. Kāpēc šī tēma ir tāda izvēlēta un nosaukta? Tādēļ, ka tas ir jautājums, vai mēs apzināmies, kādā laikā mēs tagad dzīvojam. Tos notikumus, kas visapkārt notiek. Jo tiešām priekšā stāv liels pārmaiņas, un es šodien nevēlos jūs baidīt vai kaut kādā veidā radīt jūsos šaubas, nedrošību, bet drīzāk tieši otrādi saprast, ka Dievs pārvalda visu šo pasauli. Viņš jau pasaka, kāda būs šie notikumi, un kad viņa nākšana, Jēzus nākšana ir tuvu, un ka mums jābūt jau gataviem, jeb tādiem, kas gatavojās iziet cauri tām lietām, kas mums tuvojās. Un Atklāsmes grāmatā 13. nodaļā Jānis apraksta šādus vārdus, tad 15., 16. un 17. pantos ir rakstīts sekojošais. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panākt to, ka viss, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi uzspiež zīmu uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda, viņa vārda skaitļa. Lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes. Mēs saprotam, ka, lai tas notiktu, ir vajadzīga kontrolējoša sistēma, lai to vispār varētu panākt. Lai varētu saprast, kuri tie cilvēki ir, kur nedrīkst pārdot un nedrīkst arī pirkt. Šobrīd daudz cilvēku uzmanība tiek pievērsta šim, tirzniecības karam, kas saistās ar ASV un Eiropas Savienību. Tikmēr Eiropas Savienības centrālā banka šķietamā klusumā cenšas pātrinātā tempā nodarboties ar to, lai ievies digitālo valūtu. Viņi ar to nodarbojās, un līdz ar to tas ir viņas mērķis. Un šeit bildē mēs redzam, šī prezidenta Kristīna Lagarde runā par to, ka Eiropas centrālā banka plāno pabeigt digitālo eiro testēšanas fāzi līdz 2025. gada oktobrim. Tātad plāns iesākt vai ieviest šo digitālo eiro. Jūs varat arī ieiet mājaslapā, jeb atvērt šo mājaslapu, kur ir šī Eiropas Savienības centrālās bankas šī mājaslapa un informācija, kur jūs varat apstīties par tiem labumiem, kas tiks piedāvāti, par šiem ieguvumiem, ko iegūs katrs eiropietis, un šī ieviešana, grūti pateikt, vai viņa notiks ļoti ātri, vai viņa notiks lēni, tas atkarīgs no Dieva plāna. Jo šobrīd mēs redzam, ka ir šķēršļi esot šajā situācijā, kur dažās valstīs bija reģioni, kuros atslēdzās elektrība, nebija elektrības, un tas var kaut kādā veidā kavēt. Šajā lapā ir rakstīts, ka digitālais eiro būs digitāls skaidrās naudas veids, ko emitēs centrālā banka un kas būs pieejams ikvienam eirozonā. Tas ir līdzīgi tā, ka kā tagad jums varbūt bankā ir konts, bet varbūt pat vairākās bankās jums ir konts. Bet gan šis konts tiks izveidots centrālajā bankā, centrālajā Eiropas bankā, kur katram būs iespēja noguldīt savus uzkrājumus un ne tikai. Sākumā eksistēs un darbosies tādas paralēlas, šīs sistēmas, ka jums būs gan bankā konts, gan arī šajā centrālajā bankā skaidrs naudas aprite būs, vai ne? Un pamazām, kā mēs saprotam, tiks aizstāts
aizstāts apmaksas veidi, teiksim, visi apmaksas veidi ar šo digitālo eiro, padarot to ļoti ērtu, ļoti pieejamu. Un līdz ar to darot tā, lai šis eiro būtu aizvien izdevīgāks, teiksim, izmantošanā, lai skaidrā nauda vairs nebūtu tik izdevīga. Dažādiem apgrūtinājumiem. Un jūs varat arī šajā mājaslapā pastīties, ar ko atšķirās kriptovalūta no kriptoaktīviem un tā tālāk. Jūs varat tur pašķirstīt, un iepazīties starpību starp šo kriptovalūtu, kas neatrodas uz viena servera, un tur nav tikai viens cilvēks, kas to pārvalda, bet attiecībā uz šo digitālo eiro to kontrolēs pilnībā centrālā banka. Tālāk, mēs tā paskatīsimies, kad ieviešot šo digitālo eiro, tas nesīs pilnīgi jaunas lietas, mainīsies arī banka loma un līdzekļu plūsmas. Tātad arī tiks ievies šis digitālais identitātes maks. Jūs varat palasīt, arī ieejot mājaslapā par šo digitālo maku, šajā Latvijas valsts radio un televīzijas centrā, kas Latvijā, teiksim, testē un raugās, ko vajadzētu uzlabot un tā. Šajā mājaslapā ir aprakstīts, kas ir identitātes maks, kas ir digitālās identitātes maks. Kādas priekšrocības tas nes, kad šajā vidē vai vietnē, ka jūs varēsiet glabāt autovadītājas apliecību, pasi, veselības apdrošināšanas kartes un citas dokumentus, kas būs nepieciešama autentifikācijai vai identifikācijai. Tas nodrošinās piekļuvi gan publiskā, gan privātā sektorā un dažādiem pakalpojumiem Latvijā un arī pārobežu līmenī. Jūs varat iepazīties arī ar to, ka šajā vietnē var atrast arī tādas norādes, kur varēs izmantot šo maku, kā veikt maksājumu starp kontiem, uzrādīt šo digitālo apliecību, vadītāju apliecību, apstiprināt izglītības dokumentus, profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, droši autentificēties un tā tālāk. Katrā ziņā šis digitālais maks sniedz lielāku kontroli par personu datu plūsmas pārvaldību, un tas arī palīdzēs pārskatīt, un tā tālāk. Šis digitālais maks atradīsies Eiropas centrālā bankā, un bankas varēs izsniegt, bankas netiks likvidētas, bet viņas varēs izsniegt kredītus un dažādas citas pakalpojumus, bet šo digitālo eiro kontrolēs centrālā banka. Un kāds tas scenārijs varētu būt? Tie var būt dažādi, bet tāds kādu varētu ieskicēt, tas varētu būt tā, kad sniegs visērtāko piekļuvu un arī šo līdzekļu bezmaksas, teiksim, izmantošanai. Vēlāk nelieks tātad arī kādu nodokli uzlikt uz šiem līdzekļiem, kur ir šajā bankā. Ar vietu tālruni tu varēsi veikt gan iepirkumus, gan arī ceļot. Šobrīd arī jūs izmantojat, es domāju, ja jūs lidojat ar lidmašīnu, tad jums ir šī digitālā biļete, ka jūs pieliekat pie skanera un iziet cauri ļoti ērti un viegli. Bet tajā pašā laikā mēs saprotam, ka skaidrai naudai vēlāk tiks likti dažādi ierobežojumi, varbūt pat bankomāta samazināšana, teiksim, skaita samazināšana, un arī varbūt, kad tiks radīts tāds priekšstats, ka ja tu lieto skaidro naudu, tad tev ir ko slēpt, tu nemaksā nodokļus un vēl kaut ko, noliekot tādā nepatīkamā gaismā tos cilvēkus, kuri lieto skaidro naudu. Un tādā veidā pamazām izņemot skaidro naudu no apgrozības un līdz ar to radīs visus iespējamos apstākļus, lai ar skaidro naudu būtu neērti rīkoties, lai būtu grūti tērēt. Tajā pašā laikā valsts, kurai būs, teiksim, centrālā Eiropas banka, viņai būs iespēja noteikt, kur tu drīkst un kur tu nedrīkst tērēt naudu.
vai šī nauda būs tikai izmantojama Eiropas Savienībā, ja, jo, kā mēs zinām, tagad ir diezgan saspringta attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, ja, ka jūs nevarēsiet investēt tur Amerikā, drīzāk jums būs jāinvestē šeit Eiropā. Un varbūt arī viņi pastīsies, kāda ir tava iepirkuma, lai tos pakoriģētu, ja tu pārāk daudz vai pārāk bieži pēc cigaretes, tātad tev var uzlikt papildus nodokli veselības apdrošināšanai un tā tālāk. Jo viss ir caurskatāmīgi, ja? Tur var lietot arī dažādas algoritmus. Un viņi arī pastīties, kādas grāmatas tu iepērcies, ja? Kādas tu lasi, un lai ierobežot kolportāžu, viņi var arī nobloķēt. Daudz scenāriju, un jūs ziniet, jos likums ātri var ieviest un tos realizēt, vai ne? Naudai var arī uzlikt kā derīgums termiņu. Ja jums stāv šī nauda un jūs nestimulējat ekonomiku, tad var arī pateikt, ka kaut kāds procents no jūsu uzkrājumiem ir jāiegulda, un ja jūs to nedarat, tad jums ir kādas sekas. Gadu atpakaļ bija šis raksts, ja, kur mēs varam lasīt, kad Eiropas Savienības parlaments apstiprinājis digitālās identitātes maksas sistēmu izveidi, uz ko Horvātijas sociālista Eiropa parlamenta deputāts Romāns Jerkovičs sacīja: digitālā identitāte ir attīstījusies no vienkāršas ērtības par pilsoniskās iesaistes, sociālās pilnvarošanas katalizatoru un līdzīgi iekļautības veicināšanai digitālajā laikmetā. Citiem vārdiem sakot, kad tas būs ērti, tu būsi pilsoniski iesaistīts, un tas nozīmē, ja tu nebūsi šajā sistēmā, tu nevarēsi piedalīties vai iekļauties sabiedrības svarīgajos pilsoniskajos pienākumos. Tev būs jābūt sistēmā. Šobrīd tas tiek raksturots kā tāds brīvprātīgs sistēma, tur tālāk lasīšu. Saskaņā ar parlamentu paziņojumu presē šis maks tiks ievies brīvprātīgi un tiks ievies drošības pasākumu, lai novērstu diskrimināciju pret cilvēkiem, kuri izvēlas neizmantot šo digitālo maku. Tomēr ir cilvēki, kas nav, teiksim, reliģiozi un ticīgi, viņi cilvēki no pasaules, viņi saka, viņi brīdina par ko? Ka šie maki var tikt izmantoti autoritīviem mērķiem. Piemēram, Nīderlandes politiskā komentētāja Eva Vlandirgerburuka piebilda. Lai gan viņi apgalvo, ka tā būs brīvprātība, tāpat kā viņi teica, ka šīs digitālās vakcīnas pases būs brīvprātīgas. Jūs atcerieties, ja? Tad, kad šajā Covid laikā bija šī brīvprātīga potēšanās, un tad, kad tu nebija potējies, tad cilvēki zaudēja darbu, tie, kur nebija potēti, ja, vakcinēti. Jūs atcerieties, es zinu konkrēts cilvēks, kuri zaudēja darbu, tāpēc, ka viņi nebija vakcinēti. Bet tas arī bija brīvprātīgs, ja, brīvprātīga šī potēšanās. Tas nozīmē brīvprātīgi piespiest kārtā. Jūs atcerieties arī tie, kas vēlējās ceļot ar lidmašīnām, arī tur bija jābūt līdz šiem QR kodiem, vai pasei digitālajai, kad jūs esat vakcinēts. Bija tā, ka tas it kā bija brīvprātīgi, vai ne, bet mēs redzam, kādi ierobežojumi tika veicināti un radīti. Un šī gada oktobra beigsies šī testēšanas fāze, un līdz ar to notiks tālākie paziņojumi. Protams, šo ieviešanu var atlikt uz vēlāku laiku, ja ir dažādi šķēršļi, var Dievs iejaukties, un kā jau es teicu, bija daudzās valstīs šajā gadā, daudzos reģionos pazuda elektroapgāde, un līdz ar to tas ir problemātiski kaut kādā veidā izmantot šo sistēmu. Pirmie soļi tika izmantoti jau šajā digitalizācijā Ķīnā, jau 2020. gadā jūs paskatīsieties, kad šis modelis jau ir gatavs, un sauklis bija apmēram tā, tas ir kā rūpēties par kopējo labumu. Tas ir kopējais labums. Tāpat kā vakcinēšana bija kopējais labums. Lai visi mēs esam veseli, droši, kopējā labuma vārdā. Ne? Tā, kad mēs redzam, ka nekas jauns. Un katrā ziņā arī Ķīnā
lēnām ir doma, kad likvidēt šo skaidrās naudas apriti, jo tad, ja tev ir skaidrā nauda, tad valsts nespēja kontrolēt. Ja, tos līdzekļus, kur tu izmanto, viņiem nav pieeja. Tev varbūt mājās vai vēl kaut kur, un nespēja kontrolēt, bet tad, kad viss ir digitāli, tad viss ir caurskatām. Tas ir tikai laika jautājums, vai ASV pārņems, ja mēs zinām, kad tas ir pakāpenisks process, kas tagad notiek, un mēs zinām, ka arī ASV šī finanses sistēma ir ļoti trausla. Ja, pastoties uz biržām un tā tālāk, cik ir iekšējais aizņēmums Amerikas Savienotajās valstīs, tas viss ir ļoti trausli. Un šī jaunā sistēma tiek celta tā kā līdzīgi senatnē Bābeli, pakāpeniski. Un šie Bībeles pravietojumi runā par to, ka pienāks brīdis, kad notiks kontrole pār visu pasauli, un tā būs visaptveroša. Būs jaunā kārtība, varbūt esat dzirdējuši, jau tagad uzsaukums jaunā kārtība. Lai piespiest cilvēks uzspiest zvēru zīmogu, tātad vajadzīga būs sistēma, kas spēs izsekot, vērtēt, lai vieglāk varētu ievērot vai atrast, izsekot un pilnīgi kontroli. Nevajadzēs izmeklēšanu, tā tālāk mākslīgais intelekts visu spēs ar algoritmiem noteikt, kas un kā. Un tie, kas nepakļausies šai sistēmai, kas neies pret savu sirdsapziņu, vai nu tiem būs jāpamet, vai nu tos izslēgs, vai bloķēs un tā tālāk. Un kāds būs iemesls, kāds būs iemesls tādai kontrolē? Tas ir tikai mehānisms, kā mēs saprotam. Bet iemesls ir, ka mēs varam lasīt tādu ieskatu vai komentāru lielajā cīņā šajā grāmatā. Sātans ļaudis piekrāps ar 2 lielām maldībām, dvēseles nemirstību un svētdienas svētumu, kamēr pirmā maldība liek pamats spiritismam, pēdējā modina simpātijas pret Romu. Savienota valsts protestanti būs pirmie, kas izstieps savas rokas pār bezdebenim, lai slēgtu derību ar spiritismu, kā pirmie tie sadosies rokās ar Romas varu, un šīs trīskārtīgās savienības iespaidā jaunā pasaule ies Romas pēdās minot zem kājām sirdsapziņas tiesības. Ne? Tas ir, kad, ja tu nevēlējies potēties, un tev spiedi, tad tev vajadzēja to darīt pret savu sirdsapziņu. Šeit būs pilnīgi cits, šeit nebūs potēšanās un tā tālāk, bet šeit būs jautājums par pielūgs un paklausību Dievam. Laikmet ilgās šajā grāmatā mēs arī lasām vēl kādu ieskatu. Pēdējā lielajā cīņā ar Sātanu tie, kas paliks uzticīgi Dieva gribai, piedzīvos to, ka viņiem tiks atņemts katrs laicīgās zemes dzīves atbalsts. Tāpēc, ka tie atteikušies pārkāpt Dieva likumu un nepakļauties šīs zemes varām, viņiem būs liekts pirkt un pārdot. Beidzot tiks izdot pavēle tos nogalināt. Bet ir kāds apsolījums, lai neizskatītos viss tik drūmi un tik bēdīgi. Ja? Ir kāds apsolījums. Bet paklausīgajiem pieder apsolījums. Tas dzīvos augstībā, kalns stipru un viņam būs par patvērumu. Viņam būs sava maize un ūdens, viņam nepietrūks. Ar šo apsolījumu Dieva bērni dzīvos, kad zem piemeklēs bats, viņi tiks paēdināti. Tie neiekļūs kaunā, ļaunā dienā un bada laikā tie būs pēduši. Tas ir apsolījums par to, ka Dievs parūpēsies. Tas ir apsolījums, ka tu vari paļauties uz Dievu pat arī šādos apstākļos. Zemi piemeklēs bats un viņi tiks paēdināti. Ja? Šo bēdu laikā tālāk mēs varam lasīt turpinājumu šai domai. Šo bēdu laiku nākotnē skatīja pravietis Habakuks, viņa vārdi izsaka draudzes ticību. Ja arī vīģes koks neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja arī nepiepildās cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavalēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju un savu Dievu. Tas ir iedrošinājums, ka Dievs zina, ka tas tā notiks, un viņš apsola, ka viņš būs ar tevi.
Tādēļ ir ļoti svarīgi lūgt Dievu, lai šajos laikos mēs varētu pastāvēt, šajā pārbaudījuma laikā, lai mēs varētu pastāvēt iekš Dieva. Un tādēļ mums ir vajadzīga šī praktiskā un arī garīgā sagatavošanās. Ne? Mums tam ir jāgatavojas. Un šobrīd tā ir svarīga vēsts, ka mēs tuvojamies pārmaiņām, mīļie draugi. Ja mēs saprotam, ka Kristus tuvojās, ja, Kristus diena tuvojas, mums ir jābrīdina cilvēki ar Dievu vārdu. Mums jāsaka, kādai krīzē mēs tuvojamies un kādai mēs iesim cauri. Un labā vēsts ir kādu, lai iziet cauri šai krīzē vai šīm grūtībām, ir ļoti svarīgs nosacījums. Lai tu varētu ieiet Dieva valstībā, tad kas ir jāpiedzīvo? Tev jāpiedzimst no augšienes. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa. Es domāju, ka mēs visi varam atvērt un izlasīt šos vārdus. 3. nodaļa no 3. panta. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks neatdzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Tātad mēs vēlamies ieiet Dieva valstībā. Ir svarīgi piedzimt no augšienes. Ne? Tas nozīmē, ka ir lietas, kuras mēs šajā pasaulē nespējam kontrolēt. Ne? Bet ir kādas lietas, kuras mēs tiešām kontrolējam un ir nepieciešamība piedzimt no augšienes. Tas nozīmē, ka katru dienu man jāpiedzimst no jauna, kā vēstulē romiešiem 6. nodaļā ir rakstīts, kas ir aprakstīts, ka šis vecais dzīves veids, ja vecais cilvēks ir nomiris vai aprakts un es esmu augšām cēlies jaunam dzīves veidam, Jēzu Kristu. Tas nozīmē, ir svarīgi būt kristītam arī ar Svēto garu. Un tātad viens ir moments, vecais dzīves veids ir jāatstāj un jābūt kristītam ar Svēto garu vai jānotiek Svētā gara saņemšanai vai piepildīšanai. Izmeklētajās vēstīs mums ir tāds norādījums, jeb padoms, jeb atziņa, kas mums ir dota, kas tieši saistās ar mums un šo laiku. Vislielākā un neatliekamākā no visām mūsu vajadzībām, pēc kuras nepieciešams tiekties, vispirms ir patiesas dievbības atmoda mūsu vidū. Patiesas dievbības atmoda mūsu vidū. Vajadzētu nopietni censties iegūt Kunga svētības ne tāpēc, ka Dievs nevēlētos mums to piešķirt, bet tādēļ, ka mēs neesam gatavi uzņemt vai saņemt. Vēl kāda lieta, kas ir rakstīts Review un Herald rakstā, ne no kā Sātans tik ļoti nebaidās, kā no tā, ka Dieva tauta atbrīvos ceļu, novēršot visus šķēršļus, lai Kungs varētu izliet savu garu uz panīkušo draudzi. Mums vajadzīgs šis spēks no augšienes. Tātad piedzimušiem no augšienes, ilgas pēc atmodas personīgā dzīvē, ilgas saņemt spēku, būt gatavam šīm pārmaiņām. Ir svarīgi šī atmoda manā dzīvē. Mums dažkārt liekas, ja es esmu glābts, tad es esmu glābts uz visiem laikiem, un man tālāk pie tā vairs nav jāpieskarās vai jāiespringst, vai jādomā, kāda ir mana garīgā dzīve. Mums liekas, ka viss ir kārtībā un viss ir labi. Bet ir svarīgs, ir viens moments, ko vajag saprast, kad mums katru dienu ir jāapliecina tas, kad es esmu derības attiecībās ar Dievu. Man katru dienu ir jālūdz, Kungs, dod man savu garu, lai es varētu staigāt tavā gribā un tavos likumos. Kungs, palīdz man tā dzīvot. Tas nozīmē, savā veidā, tā ir tāda nožēla un atgriešanās. Kungs, apžēlojies par mani. 2. laika grāmatā 7.14 ir tāda norāde, kas arī mums ir nepieciešama.
Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukt, tad pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Tad pazemosies, kad piesauks, un ne? Ja mēs tā raugamies visas vēstures laikā, atgriešanās ir notikusi kā atbilde uz lūgšanu. Sanākot kopā, ir svarīgi lūgt mums viens otram piedošanu un salīdzināties. Ja manā sirdī ir kāds rūgtums un nepiedošana, vai tad es esmu vienā garā? Vai tad mūs vieno viens gars? Lai nekas nenostājās starp mani un starp tevi, mēs varam lūgt, Kungs, dod man savu garu, lai mēs varētu piedot viens otram mūsu parādus. Palīdz mums nokārtot tās nenokārtotās lietas. Palīdzi. Dažkārt mums liekas, ka Dievam kaut kas vienmēr jādara mūsu labā, ka Dievam kaut kas jādod. Bet paskaties, varbūt savā dzīvē tu neesi kaut ko nokārtojis ar cilvēkiem. Ja tu neesi nokārtojis, nokārto. Nožēlo, ja kaut kas ir bijis nepareizi. Esi atvērts cits pret citu, pret brāli un māsu, lai Dievs izlej savu garu, lai veido mūsos atmodu. Mums jālūdz ir kopā, mīļie draugi. Mums jālūdz kopā. Un tad mēs saņemsim šo vēlo lietu. Bez svētā gara mēs nevaram iziet cauri tiem notikumiem. Mums vajadzīgs ir vēlais lietas. Lielajā cīņā ir aprakstīts šis notikums par šo vēlo lietu, kas ir nepieciešams. Šis darbs līdzināsies vasaras svētku dienas notikumam. Kā evaņģēlijas sludināšanas sākumā arī svētā gara izliešanās tika dots agrais lietas, lai likt uzdīt dārgajai sēklai, tā noslēgumā ražas nobriešanai tiks dots vēlais lietas. Evaņģēlija lielais darbs nebeigsies ar mazāku Dieva spēku atklāšanos par to, kas iezīmēja tā sākumu. Pravietojumiem, kas piepildījušies agrā lietas izliešanā, evaņģēlijas sludināšanas iesākumā, no jauna jāpiepildās vēlā lietū tā noslēgumā. Dieva kalpi ar gaišām svētā dedzībā starojošām sejām steigsies no vienas vietas uz vietu sludināt vēsti no debesīm. Brīdinājums sniegt tūkstošiem balsu pa visu zemes virsu. Tātad brīdinājums sniegs tūkstošiem balsu pa visu zemes virsu. Tiks darīti lieli darbi, slimie dziedināt un ticīgos pavadīs zīmes un lieli brīnumi. Tā būs svētā gara manifestēšanās. Ja es vēlos redzēt Jēzu atnākam, es piedzīvošu ko tādu. Lai tas notiktu manā dzīvē, man katru dienu jāpiedzimst no jauna, no augšienes. Man ir jābūt vienā garā ar brāļiem un māsām. Piedot citam. Piedot un piedot. Kā lai es saņemu svēto garu? Jūs atcerieties šo apsolījumu, ko Jēzus saka. Ja nu jūs ļauni būdam ziniet dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos jums svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tātad es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Lūdz, lai viņš tev dod. Lūdz. Un mēs būsim pārsteigti, ko Dievs dara. Mēs būsim pārsteigti. Vai tu tici tam, ko Dievs saka šajos vārdos? Vai tu paļaujies uz to, ko Dievs saka savos vārdos? Ir lietas, kuras mēs nekontrolējam šajā pasaulē, šos ekonomiskos notikumus, bet garīgā sfērā mēs tiešām varam lūgt Dievu pēc šī apsolījuma. Un Dievs izvedīs cauri. Vēl viens aspekts pie šīs sagatavošanās ir Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā 29. pantā. Un kas man ir sūtījis, ir ar mani, un viņš man nav atstājis vienu, jo kas viņam patīk, to es daru vienmēr. Tā tad ne tikai lūgšana,
bet arī paklausība. Mēs varam lūgt pēc svētā gara, un mēs varam lūgt, kungs, palīdz man, es cenšos darīt tavu prātu. Lūdzu, kungs, palīdz man, lai tavs prāts notiek manā dzīvē. Palīdz man saprast, kas ar mani notiek. Es vēlos, lai tu paliec manī. Es vēlos, lai tavu valstības principi tiek darīti manā dzīvē. Es vēlos šodien tā dzīvot. Palīdz man pretoties manai kritušās dabas vēlmēm. Es vēlos tev paklausīt. Tu zini manas tieksmes, manas vājības. Kungs, palīdz man. Jūs atcerieties šo notikumu, kas aprakstīts Apostoļu darbu grāmatā. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, ko viņi tur darīja. Kas bija viņa motīvs, kas bija viņa mērķis, kas bija viņa ilgas un kas tur notika. Viņi bija vienā garā. Viss nesaskaņas, viss, kas traucē, viņi bija nolikuši malā. Viņi bija lūguši Dievam žēlstību, piedošanu. Viņi meklēja Dieva apsolījumu, piepildījumu. Un jūs būsiet liecinieki 8. pāntā, ja jūs skatāties šajā nodaļā Apostoļu darbos, ka jūs būsiet liecinieki, nestoties uz to, ko tas tev maksās. Un ja es apsolu, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet man liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā, Samārijā līdz pašam pasaules galam. Jūs būsiet man liecinieki. Nestoties uz to, ko pasaule par tevi domās, neskatoties uz to, kas notiks, bet tu vari paļauties uz viņu, uz Dievu un būt liecinieks. Tu nevari dzīvot ticībā, ejot pret savu sirdsapziņu. Jūs nekaunaties un neattaisnojaties tā fakta dēļ, ka ticat Jēzum. Tev nav jākaunējās, bet ka tu esi liecinieks tam, kam tu tici un kam tu uzticies. Jo Jēzus ir viss manā dzīvē. Jūs atcerieties senatnē, kā bija, kad ķeizaram vajadzēja pienest upuru un teikt, kad, ja mēs lasām vēsturi, kad kristiešiem vajadzēja pienest upuru un teikt, ķeizars ir mans kungs, ja, vai Dievs. Un, protams, kristieši to nedarīja. Viņi teica, Jēzus ir mans kungs un Dievs. Un daudzi zaudēja dzīvību, bet viņi bija liecinieki tam, kas ir kungs, viņa dzīvē un Dievs. Un kāda tad secinājumi ir no visa šī? Mēs saprotam, ka pasaules varenie centīsies iegūt savās rokās bagātības. Un mēs neesam spējīgi to apturēt. Bet ir svarīgi katru dienu nodot sevi kungam un svētajam garam. Ir svarīga mana apņemšanās jau šodien un tagad. Ne kaut kad rītdien, ne kaut kad parītdien vai vēlāk, bet tev ir svaidzīga apņemšanās jau tagad. Pasaki sev, kad es katru rītu metīšos ceļos un lūkšu Dievu, es lūkšu Dievu pēc svētā gara, pēc tā, lai viņš man piepilda šai dienai, lai viņš man krist ar svēto garu. Es lūkšu, lai manā raksturā kļūtu mazāk manis paša, bet vairāk atklātos Jēzus. Lūdzu, lai svētais gars maina tavu raksturu, manu raksturu, cēlina domas un pieceļ mani no kritušām vēlmēm, lai dod spēku liecināt, lai būtu vienā garā ar brāļiem un māsām, lai pievērst cilvēks vairāk Jēzum, mūžībai. Šodien cilvēki krāj zeltu, vai ne? Tagad es esmu dzirdējis, ka tā ir viena no tādām vērtīgākajām lietām. Papīriem vairs nav vērtības un tā tālāk. Cilvēki krāj dažādas bagātības, bet mēs to nekrāsim, bet mēs reiz staigāsim par zelta ielām, vai ne? Jaunajā Jeruzalemē ir zelta ielas.
tikai piedzimstot no augšienes, tu varēsi ieiet šajā Dieva valstībā. Un tādēļ, lai katrs piedzīvo šo svētā gara dāvanu, apņemies šodien, jau dienu iesākot, lūgt pēc svētā gara.